Jūs, latvieši, paši esat vainīgi pie tā, ka jūsu valstī joprojām dominē krievu valoda. Es zinu, ka šis teikums jūs tūlīt sadusmos. Es zinu, ka daudzi no jums jau tagad raksta dusmīgu komentāru vai grib izslēgt šo video, bet es lūdzu jūs apstāties un ieklausīties. Ieklausīties cilvēkā, kurš skatās uz jums no malas, bet kuram sāp tieši tāpat kā jums. Es neesmu latvietis. Es esmu krievs. Vīrietis, kuram ir 45 gadi, kurš piedzima un izauga tālajā, augstajā un skarbajā Novosibirskā, dziļi Sibīrijā. Es esmu tas cilvēks, kura dzimtā valoda ir tā pati valoda, kuru jūs dzirdat uz Rīgas ielām, veikalos un kafejnīcās, un kura jums atgādina par pagātni. Bet es esmu arī tas cilvēks, kurš jau 5 gadus Latvijā principiāli atsakās runāt krieviski. Es to nedaru. Ne uz ielas, ne veikalā, ne iestādēs. Un to, ko es jums šodien pastāstīšu, jūs nedzirdēsiet ne no viena vietējā krievalodīgā. Tā ir patiesība, ko viņi no jums slēpj, un tā ir patiesība par jums pašiem, ko jūs savas neizmērojamās pieklājības dēļ atsakāties redzēt. Es atbraucu uz Latviju pirms 5 gadiem. Es neesmu ekonomiskais migrants, kurš atbrauca meklēt labāku desu vai lielāku algu. Savā dzimtajā pilsētā, tur, 1000 kilometru prom no šejienes, es biju krimināla žurnālists. 39 gadus es dzīvoju sistēmā, kuru jūs vairs atšķiraties tikai no vēstures, grāmatām vai savu vecāku stāstiem. Es rakstu par lietām, par kurām manā valstī runāt nedrīkst, par korupciju, par milicijas, atvainojiet policijas patvalu, par to, ka vietējie oligarhi kopā ar varas pārstāvjiem sadala pilsētu kā tādu asinainu piragu. Es daru savu darbu godīgi, un par godīgumu mana dzimtene maksā ar brīvību vai dzīvību. Kad man atklāti pateica, ka pret mani tiks safabricēta kriminālieta un ka es pavaču cietumā vismaz 10 gadus, man bija tieši viena nakts, lai sakrautu vienu celasomu un pazustu. Es aizbēgu. Es pametu visu, kas man piederēja, visu, ko biju sasniedzis, savu dzīvokli, savus arhīvus, savu pagatni. Es bēgu no agresijas, no tumsas, no režīma, kas iznīcina visu cilvēcīgo. Un tā es nonācu Rīgā. Mans lēmums braukt tieši uz Latviju nebija nejaušs. Es gribēju būt Eiropā, bet gribēju būt vietā, kur es varētu sākumā izdzīvot, kamēr apgūstu jaunu dzīvi. Man, protams, bija savi stereotipi. Es domāju, ka Latvija ir maza, nacionalistiska valsts, kur krievus ienest, ka mani uz ielas varētu piekaut tikai par to, ka es pajautāšu celu savā dzimtajā valodā. Tā mums to stāstīja Krievijas mediji. Es biju gatavs pazemojumam. Es biju gatavs tam, ka man nāksies klusēt, slēpt savu izcelsmi un lūgties piedošanu par to, no kurienes es nākusi. Es ierados ar bailēm un milzīgu vainas apziņu savā dvēselē. Bet tas, ko es ieraudzīju šeit, mani nevis vienkārši pārsteidza. Tas mani burtiski šokēja un izsita no sliedēm. Pirmajās dienās, ejot pa Rīgas centru, es nesapratu, vai patiešām esmu izkāpis no lidmašīnas Eiropas Savienības galvaspilsētā, vai ar kaut kāda launa, jo kāpēc esmu atgriezies atpakaļ kādā Krievijas gubernā. Visi visapkārt runāja krieviski, veikalos, uz ielām, sabiedriskajā transportā. Un pats briesmīgākais nebija tas, kas skanēja šī valodā. Pats briesmīgākais bija veids, kā tas skanēja. Tas nebija turistu saziņas līdzeklis. Tā bija saimnieku valoda. Tā skanēja ar tādu pašu augstprātību, ar kādu tas skan Maskavas ielas. Es redzēju cilvēkus, kuri, acīm redzami šeit, bija nodzīvojuši 10 gadu, bet kuri pie kases lielveikalā bez mazākās aizturēs, nepasakot pat vienkāršu labdien, meta pārdevējai savas preces un krieviski pavēlēja dot maisinu. Mana kaut kas salūza tajā brīdī. Es biju bedzis no šā imperiskā, agresīvā briesmonā, bet izrādījās, ka viņš ir tepat jūsu maģās un jūs viņu baroģāt ar savu iecietību.
Es pienemu lemumu tađa paša nedela. Es sev nosola jos. Kameres dzivošu uz 6 zemes. Kas man ir pienemusi un devusi man patverumu. Es nekad un nekados apstaklos nerunašu krijeviski ar vietejiem iedzevotajiem. Es sakšu macīties latviešu valodu, bet ladz tam tikai angliski. Man krievu valoda pekšni kluva par ieroča valodu, par agresora valodu, un es negribēju to ienest jūsu ikdienā. Es gribēju būt atšķirīgs no tiem tūkstošiem manu tautiešu, kuru dēļ man ir neciešams kauns. Un te sakās pats trakākais un absurdākais, ko es savā dzīvē esmu piedzīvojis. Process, kad es krievs mēģināju Rīgā runāt latviski. Pēc kādiem 6 mēnešiem man jau bija pamatcināšanas. Es mācījos katru dienu. Es rakstāju vārdinus uz lapinām, laimēju tas pie sienām, klausījos latviešu radio. Es jutos ārkārtīgi lepns, kad pirmo reizi devos uz mazu, modernu kafejnīcu Rīgas centra, lai pasūtītu kafiju pilnībā latviešu valodā. Bija agrs, dregns rudens rīts. Es piegāju pie letes, man pret, stāvēja žons puisis, apmēram 25 gadus vecs. Es dziļi ielpožu, sakopožu visas savas zināšanas, centos pareizi izrunāt garos patskanus un teiku. Labrat, lūdzu, vienu melnu kafiju un to mazos malkmaizeti. Es zināšu, ka man ir akcents. Es zināšu, ka es klausos neveikli, bet es centos no visas sirds. Puisis paskatījās uz mani ar pilnīgu tukšumu acīs. Viņš noputās, it kā es viņam būtu sagādājis milzīgas nērtības un skaidra, nevainojama krievu valoda, bez mazākā akcenta, man atbildēja: Vams soboju iļizdeš budžeke. Es stāvēju kā zibens sasperts. Es, bēglis no Krievijas, cenšos runāt Latvijas valsts valodā, bet vietējais iedzīvotājs, kurš te visticamāk ir dzimis, man atbild krieviski un vēl ar tādu sejas izteiksmi, it kā es būtu idiots. Mani uzvirmoja tādas dusmas, kādas es nebiju jutis pat Sibīrijā. Es savilku rokas dures, skatājos viņam acīs un latviski, lēni un skaidri teicu: Es nesaprotu krieviski. Lūdzu, runājiet ar mani latviski. Viņš nobolīja acīs, neapmierināti kaut ko nomurmināja, un angliski man pateika cenu. Angliski. Sava valsta, galvaspilsētas centra. Viņš izvēlējās runāt angliski, nevis latviski ar cilvēku, kurš mākās viņa valsts valodu. Bet vislielāko šoku man sagādājāt jūs paši, tie latvieši, kad es saku veidot kontaktus, iepazinos ar vietējiem cilvēkiem, es saskaros ar fenomenu, kas man joprojām liekas neaptverams. Jūsu tolerance, jūsu neizmērojamā vēlme pielāgoties ir vienkārši pašnāvnieciska. Es to redzēju 100 reižu, kad es ar savu lauzīto akcentēto latviešu valodu mēģināju veidot dialogu. 90% gadījumu latvietis. Izdzirdot manu izcelsmi, nekavējoties, ar laipnu smaidu uz lūpām pārgāja uz krievu valodu. Es atceros vienu konkrētu vakaru. Es sēdēju kopā ar savu pazinu, estu latvieti, kura nāk no Kurzemes. Mēs runājam par dzīvi, par grāmatām. Es aizrautīgi kaut ko stāstīju latviski, bet tad es aizmirsu vienu vārdu. Es apstājos, saku domāt, ka to pareizi pateikt. Meklēju sinonīmus. Un viņa, redzot manu aizķeršanos, maigi uzlika roku man uz pleca un tera krievu valodā teica: Dāvai po ruski, gebieže tak lekče. Tas bija lūzuma punkts. Es neizturēju. Es pielecu kājas no kreslā un es saku kliegt. Es tiešām kliedzu uz viņu Rīgas ielas vidu. Kāpēc tu to dari? Kāpēc tu ar mani runā krieviski? Es gribu mācīties tavu valodu. Piespied mani to darīt. Tā ir tava valsts, tie ir tavi noteikumi. Kāpēc tu vienmēr padodies un noliecies manā priekšā tikai tāpēc, ka man ir grūti? Viņa skatījās uz mani ar asarām acīs, pilnīga šoka. Viņa
nesaprata manu agresiu. Vina teika, ka gribeja tikai palīdzēt, gribēja būt pieklājīga, gribēja, lai mani rerti. Un tajā brīdī es sapratu jūsu tautas lielāko tragēdiju. Jūs domājat, kā tā ir pieklājība. Jūs domājat, ka esat eiropeiski, viesmaļīgi un toleranti, bet ne, mīļie latvieši. Tā nav pieklājība. Tas ir okupācijas sindroms. Tas ir upura refleks, kas joprojām dzīvo jūsu zemapziņā. Jūs joprojām automātiski pārējat kunga valodā, tik līdz izdzirdat viņa solus, lai tikai nedotu iemeslu konfliktam. Un tāpēc es saku, jūs paši esat vainīgi. Kāpēc lai tie cilvēki, kuri te ieradušies padomju gados vai viņu pēksteči, mācītos jūsu valodu, ja jūs paši viņiem to nepieprasat? Es esmu redzējis tos cilvēkus. Es viņus pazīstu, es dzirdu viņu sarunas. Viņi šeit ir nodzīvojuši 40, 50 gadus. Viņi pat netaisas mācīties latviešu valodu. Un kāpēc lai viņi to darītu? Viņi aiziet pie ārsta, ārsts ar viņiem runā krieviski, lai būtu ātrāk un pacientam ērtāk. Viņi aiziet uz veikalu. Latviešu meitene pie kases, ar viņiem runā krieviski, lai nesaktos skandāls. Viņi strādā celtniecībā, birojos, noliktavās, un tur viss notiek krieviski, jo tā ir iegādjies. Jūs viņus esat izlutinājuši. Jūs esat radījuši viņiem ideālu paralēlo pasauli jūsu pašu valsts, kur viņi var dzīvot, ignorējot jūsu eksistenci. Un man ir neaprakstāms kauns par viņiem. Man kā krievam ir kauns redzēt, ka mana tauta uzvedas svešā zemē. Kad es redzu, ka kurš šeit dzīvo visu mūžu, nespēja vai drīzāk ietiepīgi atsakās pateikt vārdu paldies, bet tā vietā no burkšk spasibo man gribas iegrimt zeme no kauna. Es viņus redzu un domāju, kāds ir jūsu attaisnojums. Es atbraukšu pirms 5 gadiem. Begot no cietuma, bez naudas, dziļa stresa un depresija. Es mācīšos jūsu valodu no nulles, 40 gadu vesuma, naktīs ar vārdnieku rokas. Šodien, pēc 5 gadiem, es esmu nokārtojis valsts valodas eksāmenu uz B2 līmeni. Es gribu jums pastāstīt par to eksāmenu, es aizgāju uz to iestādi, sēdēju gaiten kopā ar vēl kādiem 20 cilvēkiem. Pārsvarā tie bija vecākā gadagājuma cilvēki, kuriem šis eksāmens bija vajadzīgs dēļ jaunāģiem likumiem par uzturēšanas atļaujām. Tas, ko es tur dzirdēju, lika manam asinim varīties. Viņi sēdēja atklāti zakāja šo valsti, apsaukāja latviešus par fašistiem un sūdzējās, cik ļoti viņus te apspiež, liekot mācīties sunu valodu. Kad pienāca mana kārta un es iegāju kabinetā, eksaminētāja bija ļoti nogurusi sieviete. Viņa gatavojas kārtējam mokošajam procesam, kura no viņas mēģinās izspiest certifikātu bez zināšanām. Kad es saku runāt brāvi, paplašinātiem teikumiem, stāstot par savu dzīvi raga un to, cik ļoti man patīk staigāt pa meža parku, viņa pacēla acis no saviem papīriem. Viņa skatījās uz mani, un es zvēru, es redzēju, ka viņai acīs sariesas asaras. Viņa vienkārši aizkustinājuma teika putu: paldies jums! Jūs esat pirmais cilvēks šodien, kurš ar mani runā, nevis cīnās. Mēs norunājām pusstundu par literatūru, par teātri, par dzīvi. Es izgāju no tā kabineta ar B2 līmeņa certifikātu un ar milzīgu lepnumu sirdī. Tas nav tikai papīrs. Tā ir mana cieņas izrādšana jums. Tā ir mana integrācija, mana atsevišķās mīlestība šai zemei, kas man atdeva brīvību. Šobrīd, pēc 5 gadiem Latvijā, mana dzīve ir pilnībā mainījusies. Es strādāju starptautiskā uzņēmumā, mana ikdiena ir angļu un latviešu valoda.
man ir parad džušies lieliski latviešu draugi, jūs esat brīnišķīga tauta. Kad jūs ielaižat cilvēku savā sirdī, jūs esat paši uzticamākie un sirsnīgākie draugi pasaulē. Es esmu iemīlējis jūsu dabu, jūsu dziesmu svētkus, kas manu raisa tādas zosadas un asaras, kādas es nekad nebiju piedzīvojis. Es jūtos šeit piederīgs. Es zinu, ka nekad neatgriezīšos tajā valstī, no kuras atbraucu. Tur vairs nav manas mājas. Manas mājas ir šeit, zem šīm pelēkajām, svina smagajām Baltijas debesīm. Bet tieši tāpēc, kā es šo zemi tagad saucu par savām mājām, man ir tiesības jums teikt skaudru patiesību. Man ir tiesības jums atvērt acis. Latvieši, lūdzu, pārtrauciet būt tik glevi pieklājīgi, pārtrauciet pielāgoties. Jums nav jājūtas vainīgiem par to, ka jūs savā valsts gribat dzirdēt savu valodu. Jums nav jāpāriet uz krievu valodu, tik līdz veikalā vai uz ielas kāds nesaprot latviski. Ja jūs gribat, lai jūsu valoda izdzavo, lai tā zel, jums tā ir jāpadara par ekskluzīvu nepieciešamību, nevis par izvēles opciju. Kad jūs atbildat viņiem krieviski, jūs viņiem nedarat labu. Jūs darat viņiem lača pakalpojumu. Jūs atņemat viņiem motivāciju integrēties. Jūs padarat viņus par mūžīgiem svešiniekiem savā valstī. Un vēl sliktāk, jūs pazemojat paši sevi. Jūs radat iespaidu, ka jūsu valoda nav pietiekami svarīga, lai to iemācētos. Ja pat jūs paši no tas atsakāties pirmo grūtību priekšā. Kāpēc lai citi to cienītu? Es zinu, ka esmu tikai viesis, kurš te atbraucis pavisam nesen. Bet reizēm viesis, ienākot jūsu mājā, redz tos puteklus stūros, pie kuriem jūs esat tik ļoti pieraduši, ka vairs nepamanāt. Krievu valoda manā izpratnē vairs nav tikai saziņas līdzeklis. Pašreizējā geopolitiskajā situācijā tas ir instruments, tas ir makstas varas ierocis. Un katru reizi, kad jūs labprātīgi noliecat galvu un pārējat uz šo valodu ar cilvēku, kuram te bija jāzina latviešu valoda jau pirms 30 gadiem, jūs nedaudz zaudējāt savu valstī. Es turpināšu cīnīties, es turpināšu telot, ka nesaprotu krieviski nergas tirgu, ne mikrorajonos. Es turpināšu spiest cilvēkus man atbildēt manā lauzītāžā, bet arvien labākajā latviešu valodā, bet es nevaru to izdarīt viens. Tā ir jūsu zeme, tie ir jūsu noteikumi. Saciet beidzot sevi cienīt, piespiediet mūs cienīt jūs, jo patiesībā mēs pat tie visdziļāk iestrēgušie padomju domāšanas cilvēki, saprot un cienam tikai spēku un nelokamu stādžu. Jūsu tolerance viņu acīs ir vāģums. Jūsu principiālā stādža būs spēks, kas viņus beidzot pamodinās. Rakstiet komentāros, ko jūs par to domājat. Vai es kļūdos? Vai tiešām jūsu pieklājība ir svarīgāka par jūsu nacionālo lepnumu? Es gribu zināt, vai jūs esat gatavi beidzot piecelties un pateikt: šeit runā latviski. Paldies, ka izklausījāt manu stāstu. Un lai Dievs sargā latvīģu un latviešu valodu. Tas aizsardzība tagad ir jūsu pašu rokās.